Sveiki! Šodien būs ļoti īpaša sērija, jau 6. seriālā par tiem likuma pārkāpumiem, noziedzīgiem nodarījumiem un gluži vienkārši noziegumiem, ko saistībā ar skandalozā maksātnespējas administratoru Mārtiņa Bunkus slepkavības izmeklēšanu ir pastrādājuši Ruka un Grišina policijas un Stukāna prokuratūras pārstāvi. Un tātad par ļoti daudz ko šajā te caur caurēm safabricētajā, sazīmētajā, absurdajā un neloģiskajā apsūdzībā, kas tagad aiznest uz tiesu un jau gada tur tiek izskatīta, var šaubīties. Bet viena lieta gan man šķita droša, ka Mārtiņš Bunkus tika nošauts par savām nekrietnajām, nelietīgajām, pusnoziedzīgām rebēm roku rokā ar savu brālīti, un ka slepkavības pasūtītāji un organizētāji pilnīgi noteikti bija uzņēmēji, baņķieri, vienkārši bandīti, bet jebkurā gadījumā privāti noziedznieki. Ar valsti viņiem nekāda sakara nebija. Ruka un Grišina policijas un Stukāna koruptūras pārstāvji tika pieslēgti tikai pēc pāris gadiem, kad noziedzīgā pasaule izdomāja veidu, kā varētu šitos te uzmaukt uz ādas fleitas, iebāzt viņiem āķu mutē un izmantot savā labā. Šodien es vairs neesmu tik pārliecināts par to, ka valsts struktūra pārstāvji nebija iesaistīti Mārtiņa Bunkus slepkavības organizēšanā un veikšanā. Tieši pretēji. Prāvas gaitā ir parādījusies vesela virkne faktu, kas liek domāt, ka jau Mārtiņa Bunkus slepkavība, un nevis kaut kas vēlāk, slepkavībā, tās organizēšanā un veikšanā vistiešākajā veidā bija iesaistīti policijas pārstāvji, korupti, nekrietni menti, nevis godīgi, kārtīgi policisti, kāda valsts policijā arī ir nemazums. Paskaidrošu īsi, uz ko pamatojas šis mans secinājums. Tātad, tas, ko policijai vēlējās parādīt, pievērst uzmanību noziedznieki, bija tātad, kur jums ir spilgts, ļoti labi pamanāms oranžas krāsas busiņš. Tieši no tā pie kapiem, brīdī, kad absolūti neapdzenamā vietā šo busiņu apdzen Bunkus Range Roveris, tad arī no šī busiņa teltī izgriezta sprauga tiek izmantota, lai pa to killeris Viktors Krivašais, kurš nekad nav mācējis šaut un nekad nav bijis šāvējs, un kurš ir speciāli, tā kā padomu laika komjauniešu anekdotes, kur mīlējis guļamtīklā, lai būtu lielākas grūtības, ko pārvarēt. Tieši tā šis killeris ir speciāli uzstādījis busiņā statni, lai tas, drebelējoties pa bruģi, radītu vēl papildus grūtības trāpīt Range Roverim. Bet viss izdodas. Spilgtais busiņš tiek parādīts visiem iespējamiem lieciniekiem. Ja kāds vēl nav pamanījis, tad viņš tiek turpat netālu mežā sadedzināts, lai nevienam nebūtu nekādu šaubu, no kurienes tad ir šauts un kas ir šāvējs. Taču, kā mēs zinām, policijā nestrādā pilnīgi, absolūti zābaki un idioti. Policijā strādā gudri, prātīgi cilvēki, kas caurmērā skaitās, ka ir gudrāki un prātīgāki par noziedzniekiem. Un te nu sākās lielie brīnumi un pārsteigumi. Bunkus slepkavības apsūdzībā un visā krimināla lietā, ko Stukāna koruptūra ir aizstiepusi uz tiesu, nav atrodami nekādi materiāli par to,
ka policija būtu veikusi eksperimentu, lai pārbaudītu, vai pat tiešām šajā konkrētajā vietā bija iespējams veikt šādu apdzīšanas manevru, kā apgalvo killeris Krivašejs. Un vai pat tiešām no šāda te rebelīga busiņa braucot tādā un tādā ātrumā, caur faktiski necaurredzamu telti ar Kalašņikova automātu, no statņa, kas vēl palielina drebelēšanos, vispār ir iespējams kaut kur, kaut cik trāpīt, it īpaši cilvēkam, kas nav profesionāls šāvējs. Nekādu šādu eksperimentu, nekādas šādas ekspertīzes valsts policija nav veikusi. Izmeklēšanas grupas vadība neko tādu savā milzīgajā daudzus gadus ilgajā darbā nav pasūtījusi, nav organizējusi, nav veikusi. Vismaz lietas materiālos par to nekādu ziņu nav. Bet tas vēl ir tas mazākais brīnums. Vai arī nebrīnums. Kā izrādās, kā tāpatās parāda lietas materiāli, nav veiktas absolūti nekādas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai tiešām tās lodes, kas trāpīja Rangerovera veistiklā un kur tur vēl nē, varēja tikt izšautas tieši no šīta oranžā busiņa tieši šajā te vietā un pozīcijā. Nav veiktas nekādas ekspertīzes un pārbaudes, lai pārliecinātos, vai patiesībā īstais šāvējs neatradās kaut kur citur, ka viņš nestāvēja vienā ielas malā, otrā ielas malā, noparkotā automašīnā vai kur citur. Stāvvietā, kas turpatām netālu uz stūra ir, vai vēl kaut kur, kaut vai sēdēja kokā. Kā mēs zinām, snaiperiem patīk sēdēt kokos. Ruka un Grišina policija, vismaz kā rāda lietas materiāli, nav veikusi nevienu šādu pārbaudi. Pilnīgi un absolūti nevienu. Tā ir pakampusi tai pamesto ēsmu, oranžo busiņu, kurš ir tik smuks, tik spilgts un reku taisi vietā sadedzināts. Nu, kādas var būt šaubas, vai ne? Šāda te absolūta nolaidība, pilnīgi un absolūti atsakoties no jebkādām citām versijām par to, no kurienes varētu tikt notikusi šaušana, precīza, trāpīga, mērķī trāpījusi šaušana. Šāda ekspertīžu nerīkošana var tikt izskaidrota divējādi. Protams, mēs varam pieņemt, ka policisti gluži vienkārši ir labticīgi muļķi, kuriem pamet oranžu busiņu, kuri labprātīgi uzķerās un par citu vairs neliekās neziņas. Tā ir viena versija. Un ir otra versija, kurai es patiesībā sliecos ticēt stipri vairāk. Un tā ir, jau pirms slepkavības izdarīšanas, tā tika saskaņota ar hiēnām Ruka un Grišina policijā. Vienu, divām, ne jau vairāk, tur daudz cilvēks nevajag, viņus vajag atbilstošos amatos. Ar šiem cilvēkiem tad arī tika norganizēts un nokārtots, ka policijai ēsma oranžā busiņa izskatā tiks pamesta, un policija ne par ko citu neliksies nezinis, neko nepārbaudīs, nekādas ekspertīzes neveiks, un visiem būs labi. Un te mēs jau atkal nonākam pie Jutas Strīķes pirms 6 gadiem teiktajiem par to, ka Latvijā darbojas čekistu, komunistiskās partijas biedru un oligarhu uzturēts noziedzīgs tīkls, kurā čum un muģ tiesību sargāšanas iestāžu darbinieki. Turpinājums sakos, visu labu!